koju karpas, un kas nāk ar viņām līdzi, tie ir mazie bonsai kociņi. Un mēs šodien būsim Latvijā iespējams vienīgajā bonsai kociņu parkā. Ja vēl kāds ir bonsai kociņu parks, tad dodiet mums zināt, jo mēs par citiem tādiem Latvijā nezinām. Un mēs esam pie Valda Valtera, šī parka veidotāja un īpašnieka. Sveiki, Valdi! Labdien! Mēs te jau sāku karpas barot. Jūs dzīvojat tā kā Japānis. Latvijā. Es varbūt, ka gribētu, teiksim, strādāt kā latvietis, atpūsties kā Japānis. Manuprāt, japāniski atpūsties, tas nozīmē gudri atpūsties. Man tas laikam varētu būt un ir, bieži vien ir, varbūt neapzināti, bet ja man ir iespēja katru dienu vienkārši kopjot kociņus vai barojot zīves, vienkārši apsēsties, apturēt laiku, pavērot, galu galā dzīvo dabu. Jā, pavērot to, kad ir kāds, kurš arī, teiksim, nesteidzas, kurš bauda šo brīdi. Var noņemt dabūt to vai nejāpakā. Jā, tas kaut kā, es domāju, ka tas vienkārši pielīp. Japāņiem ir maza zeme, viņiem ir daudz kalni un daudz iedzīvotāju, un tāpēc ir šis te tradicionāli izveidojies tas mazais kociņš. Latviešiem bieži vien ir tie 60 hektāri, kurus viņš apar, un vidū ir viens liels brašs ozols. Valdis mani pielabos, bet Japāņiem pietiek, ka viņam ir tie 6 kvadrātmetri, un viņam ir 60 hektāru vietā, un viņam ir viens bonsai kociņš, bet viņš jūtās tikpat bagāts kā mūsu zemnieks ar 60 hektāriem. Ir taisnība. Vienīgi tiešām drusku pielabošu latvietim tie 60 hektāri. Ir laimīgs tas, kuram tie ir, lai varētu sēt un retāk apjūsmot, jo nav jau laika. Japānis arī, protams, strādā, bet viņš zina, ka pastāv likums, negrozāms likums, kas viņam liek apstāties katru dienu, apsēsties, ieklausīties, atskaitīties par paveikto, un nedaudz vienkārši klusumā izdzīvot mirkli. Tagad mēs manā zaļā dārzā, protams, runāsim par kokiem. Tā ir tā lielākā daļa, un šis ir bonsai kociņu parks, tāpēc mēs ķersimies pie bonsai kociņiem. Pastīsimies, kas Valdim ir saudzis, ko viņš ir sagriezis, un cik veci un cik vareni ir šie kociņi. Daram tā? Daram. Sākam varbūt ar vecākajiem taviem es apsolīju parādīt sākumā tos kociņus, ar kuriem es varbūt sāku. Viena no pirmajām man bija šī te lapeglīte. Tā bija kokaudzētavā ievērota, tāda červeļaina ar daudz it kā neglītiem zariem. Tāda, kuru parasti neizvēlās, ja grib pirkt un audzēt lielu 6-metrīgu vai 8-metrīgu lapegli. Kas man šeit uzrunāja, kaut kā tas koks bija līdz šai vietai podā. Un es tā, pētot, vai viņš vispār ir dzīvs, vai kādā viņš ir stāvoklī, tā bišķi paknibināja to augsnu. Un es ievēroju, ka šis te japāniski sauktais mebori, tā celma daļa, ir šausmīgi izteikta un ļoti daudzsološa. Un tad vēl ņemot vērā visu tos zarus, ar kuriem varētu pēc tam tā strādāt, es viņu iegādājos. Bonsai koka veidošanas mērķis, galējais un absolūtais mērķis ir tāds, ka attiecīgās sugas kociņam mērogā ir jāatgādina maksimāli, cik tas ir iespējams, vecu piedzīvojušu koku. Jo vecāk, jo labāk. Un tādai parastai lapeglei vecs piedzīvojis koks būtu 100 gadi apmēram. Skatītājs kā arboristam saka, un tas, ko šeit Valdim ir izdevies panākt, ko viņš dabā ir ieraudzījis kā arborists, saka, ja es tā skatītos šī koka siluetu un redzētu, ka galotne ir nokautus, tā ir pirmā pazīme, ka koks ir vecuma stadijas. Ja mēs sadalām arboristu sadalīt 5 stadijās, vecuma posms, tad 5. ir koks ir miris, un šis ir 4. stadija, ka koks samazina savu augumu. Jo arboristi iedala kokus 1. stadijā, koks aug strauji uz augšu, 2. viņš sāk plesties arī plašumā, 3. viņš ir sasniedzis maksimālos izmērus, stāv uz vietas, un 4. viņš sāk palikt mazāks. Tad šeit koks ir iegājis 4. stadijā, kas ir pirms beigu posma. Tas ir brīdis, kad sāk kalt zaru galotne un koks samazinās. To dara gandrīz visi koki. Jums ir tas izdevies, jā? Es ceru, kad man izdosies, tas vēl nav noslēgums, te vēl jāstrādā gan tiem
zariem, protams, jāimitē kaut kāda vēja un klimatisko apstākļu ietekmē aplaustiem un nodilušiem, izbalējušiem, stumbenīšiem jābūt. Tā kā, un šim kociņam cik gadi apmēram ir? Vairāk. Jau atkal vairāk. 2-gadīgs, 3-gadīgs droši vien. Sākumā 2-3 gadi bija tāds kociņš, un tagad kā 10 viņam ir vairāk. Vairāk kā 10 gadi. Skaidrs. Un cik viņš varētu vēl tad... Cik augt? Vēl 50, 60. Šis kociņš, kas ir saucās solis pirms bonsai, kā tāds kvalitatīvs materiāls, tika iegādāts Holandē. Un pirms mēneša izstādes laikā botāniskajā dārzā mēs viņu veidojām. Jā. Un viņš bija tā, ka viņš bija uz akmeņa uzlikts vēl. Tas stāv akmens, tas nav tas? Tas akmenis bija uzlikts, es pateikšu, kāpēc. Jo pēc veidošanas mēs vienojāmies, pēc veidošanas mēs vienojāmies, ka nākošgad, tad, kad mēs viņu pārstādīsim, tad viņam ir jābūt podā, lūk, šādi. Te ir jābūt tai vertikālai. Ejam tālāk, skatāmies, tur ir kaut kas tā kā mūžaļš, bet ar lapām. Tur bija ar skujām, bet vasaras zaļš, tad ir mūžaļš un ar lapām. Tas ir kāds no rododendriem, Tas ir tā, vairāk varbūt priekš draugiem, jo šī tā rododendrs, viņš ļoti fantastiski aug. Un te ir daži uzpotēti zari, kas zied dažādās krāsās. Šī puse ir vairāk balta, šeit ir rozā un šeit ir sarkans. Mēslojums tiek arī pasautīts Japānā. Tie ir koncentrēti kūtsmēsli, organisks mēslojums, kas ir ļoti svarīgi. Un šie ir aizsarga vāciņi pret putniem, jo šeit ap šo te tableti mušas mēdz sadēt oliņas. Veidojas kāpariņa un putni nāk pakaļ. Un ja viņas ēstu akurāti tikai tos tārpiņus, varbūt nebūtu briesmīgi, bet viņas mēdz pakašāt. Un ja te ir vairāk tāda mēslojuma pogas, tad šeit mums arī tas sakņu kakls ir vienkārši monstrs. Tas būtu mums milzīgs ozols, ir noteikti viņam būtu sakņu trupa iekšā, pēc tā kāds blīdums šeit ir, vai viņš būtu, jebkurā gadījumā viņam būtu 100, 200 vai pat 300 gadi tam kokam. Bet šeit vēl stāsts par to proporciju ar to podu. Šis te koks ir ilgu ceļu, savas tapšanas ceļu ir ilgu gājis, pēdējos vismaz 20 gadus viņš ir bijis kultivēts, viņš ir rūpīgi audzēts. Un šobrīd viņš ir tajā stadijā, kad es domāju, ka mēs maksimums pēc pāris gadiem šim te kokam jāatrodas ir apmēram tik seklā. Uz pusi jūs radat, ja? Sanāk puse. Es vairāk gan vēroju šo te stumbra daļu, jo poda augstumam ir jāatbilst stumbra diametram. Tāda ir tā proporcija. Tad augsnai arī jābūt ir absolūtai Japāņu bonsai augsnai. Augsne sastāv no Japāņu dedzinātiem māliem, tad lavas granulāts. Kas arī ļoti porains. Tad ir vēl viens īpašs akmenis, tāds ūdenī lēnām šķīstošs. Un substrāts, labs substrāts ir apmēram 1/5 apmēram tikai. Ziemā, ko viņi dara, šie te koki pie mums? Ziemā. Ziemā atkarībā no sugas viņi pārceļo vai nu uz telpām, apkurināmām un izgaismotām, vai nu uz plēvi māju, vai nu uz sakņu dārzeņu. Viņam ir tāds kuplam jābūt, vai viņš lēnām uz plauktiem pāries? Viņš ir tādā stadijā, ka šeit būs daži zari tomēr jāizņem ārā, jo mums tas stumbrs, tik vecam kokam ir stumbrs jābūt pārskatāms no apakšas līdz augšai. Šis tāds vēl ir, ja pat tām vitalitātes stadijā mēs atkal, tad šis ir tāds otrajā, ka viņš vēl turpina pieņemties. Kā parasti latvieti, man jau žēl tos zarus. Es atlieku un atlieku, man liekas, ka viņš ir tāpat ļoti estētisks un kupls un tādi katalogā redzēti. Bet, likumi ir likumi, vai nu bonsais, vai nu krūmiņš, tad ir jāizšķirās. Šis te stils
veca, nokaltuša koka stils, protams, arī ņemts ir no dabas. Bieži vien nepateicīgos apstākļos ir auguši. Bet spīts iekšā viņiem ir, vai ne? Jā, un šeit, ja tā rūpīgāk ieskatās, te patiesībā ir 2 zari tikai. Kas ir pie dzīvības. Jā. Un viņi barojās te ar vienu tādu mīzes kārtiņu. Ja es mājā esmu, teiksim, iegādājies līdzīgu, ļoti interesantu stumbru, tad pirmajā gadā es varu nozāģēt dažus zarus, otrajā gadā es zāģēju atkal kādu zaru, tad vēl pēc gada es redzu, ka tie zari ir miruši. Tad es varu noņemt mizu. Pēc tam vēl nākamajā gadā es varu sākt tīrīt koksni. Es arī tagad pienāku redzēt, ka tie ir vairāki gadi, kopš viņam ir ņemta nostāmīs. Un tad te ir tas stāsts, ka īstenībā priekš tiem mērogiem viņš jau sen ir tie gadu 10, mērogā, ja skatītos, droši vien īstenībā tie ir kaut kādi gadi 5 kopš, jeb vairāk? Vairāk. Te ir 10 gadi. 10 gadi te ir, jā. Un vēl pie mana kolēģa, viņš ir bijis šis koks 10 gadus. Viņš ļoti, ļoti pakāpeniski tika veidots līdz šai situācijai. Tas, ko man vēl grūti saprast, visu laiku, ka te viss process notiek daudz lēnāk. Gan pieaugumi ir daudz mazāk, gan arī sakņu attīstība. Un tas man, tāpēc tie pieaugumi es skatos tomēr tā kā veselīgam kokam, bet šeit ir drusku tas viss notiek daudz lēnāk. Ir pareizi, Valdi, jā? Pareizi, ir pareizi. Te var uzskatām redzēt, kad bonsai koks latvietim var audzināt vienu no tādiem ļoti svarīgiem tikumiem, kā pacietība. Mums bieži vien, veicot savus darbus, pietrūkst pacietības. Ļoti pietrūkst pacietības. Un tad mēs gribam kaut ko. Tad ir sekas, protams, uzreiz. Šeit neko sasteigt mēs nevaram. Vaki, jeb bonsai, tie nedaudz lielāki vai mazāki, nav svarīgi, bet gruntī viņi aug. Japāņu dārza akcentu koki, tā teiksim latviski. Viņas sauc. Tā mums ir īve, un no īves mēs jau, jūs droši vien zināt, ko var vairāk izveidot. Un tas ir pirmkārt mūžaļš, viņš aug visu laiku gruntī, nekur nav jākustina, savi labumi, savi mīnus. Nav tik daudz jālaista. Pirmos gadus vajag laistīt, jo es viņu ieraugu parasti ar visu to transporta maisa drēbi. Jā. Un tad to bedrēs roku diezgan lielu. Un tai sakņu sistēmai riņķī es izmantoju ļoti daudz, apmēram kāds 20 kg Japānas mālus, kas man garantē, ka tā sakņu sistēma saņems pietiekamā daudzumā mitrumu. Es saprotu, ka te nav tik vienkārši, kā es esmu pieredzis, ka izvelk un cak, bet te ir, Valdi, jūs teicāt, ka jūs kniebjat ar rokām jau no pieauguma. Jā, cak nedrīkst griezt, jo tad dārznieki jau zina, ka tas skujas pēc tam mirst un viņas iegūst nepareizas krāsas, un tas ir uzreiz kaut kāds infekcijas perēklis un tā tālāk. Strauts ir neatņemama, teiksim, Japānas dārza sastāvdaļa. Tam arī jāatgādina ir tāda dabiski veidojošos klintī izgraustu tādu ūdens taku. Šī vieta, man liekas, ir laba jums sanāks, kur ir atdalījusies klintas daļa un pa abām pusēm upe grauž. Jo te ir tam mērogam, tāpat kā ar kokiem jābūt, kad tas ir milzīgs koks, vai ne? Un tā ir milzīga upe, kas ir starp kanjoniem. Tieši ar šo koku bija tā, ka tas ir viens arī no manām pirmajām priedītēm, kur ir veiksmīgi ieaugusies, kura pat skujas ir samazinājusi, jūs redzat, mērogā. Bet es vienmēr esmu par viņu raizējies, ka viņi par daudz ātri, par daudz mazā traukā ir ielikta. Es viņu ne tikai laistīju daudz un bieži, bet arī noliku šeit ūdenim pa vidu, lai dubults neplīst. Lai ir klimats viņai labāks. Jā, tajā pašā laikā šeit kalnu priedītei jau arī kaut kādi 6 vai 7 gadi, varbūt vairāk. Par namiņu vēl tas ir tā kā gaisma naktī arī, ja? Tur ir kāda svece var ielikt vai? Jā, tas ir tradicionāls Japānas tāds gaismeklis. Un tas noteikti vienmēr atrodas arī dīķu tūmā vai strautu tūmā. Un kas mums tur ir?
Nu, tur ir, teiksim, tad, kad lietas nelīst sausā vasaras dienā, šodien kādreiz atnesu kādu materiālu. Tas skatītāji ievadiņam, šī būs arī unikāla iespēja jums arī neliela meistarklase saņemt, sēžot savās sofās, dīvānos un atpūtas krēslos. Pirmkārt, uzreiz es gribu lūgt vai brīdināt, nemeklēt potenciālo bonsai kociņu savam dārzam, meklēt mežā, jo to pirmkārt noteikti nevarēs pareizi izrakt, nevarēs pareizi pārvietot uz mājām un nevarēs pareizi izaudzēt. Viņš noteikti aizies bojā. Šādiem mērķiem ideāla vieta ir kokaudzētavs. Šis te konkrētais, skaistais, ekscelentais materiāls, es viņu nopirku par 4 latiem. Jā. Tas skatītājiem tā, ja vienkārši izējas materiāls droši vien no Holandas maksātu reiz 10 vai... Lētākais, ko es esmu kādreiz tā cenu lapās redzējis, tie maksā 5 un 600 eiro. Kas mums ir svarīgi? Meklējam sapņu kaklu. Ja viņš nebūs, ja šis te stumbrs taisns arī ieies pie saknēm, pāries saknēs, nu tā nebūs liela nelaime. Vēl mums ir iespēja izveidot skaistu kroni. Nu, man ir tāda sajūta, ka te varētu būt gan kaut kas interesants. Tas jau zinums kāds nogriezts rīs, tā kā tas jau labi mums būs, vai ne? Tas mums var noderēt, jā. Tas vajag lūzuma pēdas uztaisīt, nevis griezumu, vai ne? Tā sašķeļam. Valdi, ziniet, mēs diškokiem strādājam, un arī diškokiem ir tādas metodas, kad lielos sausos zarus, kur nogriež, ka viņi speciāli sazaļa tā, lai izstāst, ka viņi būtu nolūzis. Milzīgiem diškokiem. Un tādi angļiem ir pat tā, ka viņi piesien dinamītas tvienīt un uzspridzina, lai izstāst pilnīgi dabīgi. Iedomājieties? Tā, ka tur atkal ir kaut kāda līdzība. Ka mums vajag imitēt to dabu, un tas dabā, kas ir tas vērtīgais, vai ne? Es varētu būt palīgs. Ko es varu nogriezt? Kaut ko es gribētu nogriezt. Vienu zaru es gribētu pamēģināt uztaisīt par izskurušu. Varētu nogriezt no šī, sākot no šī, uz leju līdz pat šai daļai. Visas zaras, visas sīkos, jā, sākot no šīs te vietas. Jā, no šitā. Tas mums ir uz augšu, to mēs atstājam, vai ne? Ja šito, kas ir uz augšu, arī ņemsim nost. Nē, ņemat nost. Visas. Mēs mēģinām tā kā neatstāt stumbenīti, ja? Nekur. Zarus mēs te metam zemē. Šitais te laikam paliks, ne? Tas tāds... Jā, lai paliek. Pagaidām, lai paliek. Vienmēr var paspēt nogriezt. Jā, kaut kādu rezervīti mums vajag tomēr. Reizēm apkailinot lielus garus zarus, pēkšņi saprot, ka kaut kas ir pa daudz, kaut kas neatgriezeniski ir noticis. Tādas perspektīvos zarus vajag atstāt. Tā. Mums te kaut kas sāk veidoties, jā? Un tas, starp citu, tik ļoti ierosina iztēli, tik ļoti iepriecina, kad, es esmu lasījis par senmeistariem, gleznotājiem, kuri gadiem gleznojuši savas gleznas, mainījuši domas, attieksmi, krāsu. Jo tu jūti, ir viens brīdis, ka tu jūti, ka te būs, un tad ar ļoti tādu īpašu pietāti tu turpini to darbu. Vai pat, teiksim, atstāja nākamajai dienai, ja? Jo nevajag steigties, jo šodien, ko mēs izdarījām, mēs te noņēmām grunti, mēs te nogriezām sīkas, teiksim, sakņus, puras nost. Mēs kaut ko jau te esam iejaukušies, mēs daudz rētas esam izveidojuši stumbram. Patiesībā, jo lēnāk mēs to darīsim, jo pēc tam pateicīgāks būs koks. Jāuzliek ir absolūti visiem zariem drātis, jo patiesībā šeit neviens zars neatrodas tur, kur mums gribētos, lai viņš atrastos vienmēr. Drāts būs droši vien nākamā pavasara jāpārliek, vai ne? Ilgāk jau nedrīkst gaidīt. Gadu, parasti gadu drāti tur uzliktu, jo pēc tam var izveidoties pārāk dziļi iespiedumi mizā.
pārāk dziļi, un tas ir skaitās, nu, tāds, nu, meistaram neliels kauns, tāds neliela paviršība. Kadiķim ir jāaptina katrs viss sīkākais zariņš. Vispirms tas zars nāk uz leju, un tad jaunie pēdējie zariņi, viņi parasti tiecas pret sauli. Tad mēs imitējam atkal to koka un klimata cīņu. Tas jaunie vienmēr iet uz sauli, bet... Tas tā kā varētu palikt vietā. Tagad ņemam nākamo zaru atkal it kā uz leju. Un galiņš uz augšu. Un tad, jā, un pēdējie, un tas te mums tā ir gravitāte, kas visu novāk lejā, bet koks pats atkal iet pretī, vai ne? Pats pretī dzīvībai, pretī saulei. Kā jums liekas? Man liekas, ka labi. Ir potenciāls. Šodien tad varētu ar laiku patiešām izskaloties tāda sakne, kas ir uztunusies gaisā. Tur jau savs stāsts un dinamika. Jā, un tad vēl viena mirkli. Pēc gada mēģināsim šo te kociņu ievietot šādā traukā, tik dziļā. Varbūt, ka nedaudz dziļākā. Es to rādu tā, piemēra pēc. Ja? Nu, un tad apmēram pēc 4-5 gadiem, nu, tad mēs varētu orientēties arī uz šādu te trauku. Tā, kad skatītāji trenējam pacietību ar bonzai. No šī zara tiks veidota galotne. Ierullēta. Šī būs, jā, ierullēta galotne, un tā būs tāda nolaidena forma. Visdrīzāk. Viena puse, jā, ziemeļa daļa it kā atkailināta, kā tas mēs būtu dabā. Un šī te zaļā dienvidu puse it kā bagātāka ar galotni un ar nolaideniem zariem. Un šitā kadiķīts ar 4 litru nominālu vērtību, nonākot meistara rokās uz dienu, kļūst par 204 litru vērtu kadiķīti. Jā, pavisam droši. Pavisam droši. Nu, pēc gada pavisam noteikti, tad, kad būs jau iepodots dekoratīvā podā, un varbūt vēl pat bijis kādā izstādē, vai kādā skatē, jā, tā vērtība, nu, teiksim, lietpratēja rokās, zinātāja rokās iegūst liela vērtība. Šis, nu, teiksim, šis varētu būt 4 latu vērts, tad šobrīd viņš jau ir pāris 100 eiro vērts. Bizness varbūt tas gluži nav, bet sev uztaisīt kociņu. Man jau tā kā gribas pateikt, tā varētu būt Latvijas Nokia. Tā varētu Latvijas Nokia. Koki pie mums aug. Jā, ja to var izdarīt holandieši, ja to var izdarīt poļi, spāņi, Dienvidāfrikas meistari, kāpēc to nevar izdarīt latvietis? Oi, 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 oi.